Labrīt visiem! Labrīt! Mēs esam Igaunijā. Šobrīd. Nu, uz robežas. Nē, robeža vēl bišķiņu uz priekšu. Tas nozīmē, ka mēs esam uz pēdējā Mežtakas posma. Tas ir Igaunijas robeža ape. Priekšā mums 25 kilometri. Nu, līdz šim skaistākais posms man vismaz likās Cēsis līgatne. Nu, šis posms it kā varētu būt, ja ne tikpat skaists, bet varbūt pat vēl skaistāks. Jā. Nu, gaidam, kas tur būs. Jā. Iesim skatīties, vai šitas būs visskaistākais posms. Jo pēc apraksta šits ir visskaistākais posms. Nu, vismaz kā mēs domājam. Vismaz kā mēs domājam, jā. Kaut kā tā, bet tagad iesim uz api. 25 kilometri. Laiciņš labs, saulīte. Laiciņš labs, jā, solīja lietu, bet nu, pagaidām nav, pagaidām ir saulīte. Tā kā mēs ir priecīgi un sākam iet. Ejam baudīt Latvijas dabu. Jā. Bišķi tāds, nu, bišķi žēl pēdējais posms. Negribās, lai viņš būtu pēdējais. Bet nu vēl Igaunijas posmi un Lietuvas posmi, tas ir Latvijas pēdējais. Jā, Latvija viss mums būs iziet cauri. Jā. Kaut kā tā labi. Bet tagad, davai, ejam. Ejam. Nu, ko esam nokļuvuši līdz Kornetiem. Tagad ejam uz Kornetu skatu torni, tur iekšā mežā. Kaut kad sen atpakaļ mēs jau šitajā skatu tornī bijām. Toreiz mums bija skatu torņu tūre. Un tad toreiz mēs arī šitajā Kornetu tornī bija augšā piezīmīties, tūlīt parādīsies tas video, kur mēs braukājām pa skatu torņiem. Turpinam iet. Nu, vo, tikko pabijām rēku šitajā augšā tornītī. Kornetu skatu tornis.
turpinam tagad iet. Tā, cik viņš bija 27. Tā kornetu skatu tonis ir 27 metri augsts. Nu, pavarās tur brīnišķīgi skati no augšas. Vienkārši fantastiski. Kā tev, Saulīt? Man arī patika. Ļoti, ja? Patika ļoti? Jā. Jā. Kaut kā tā turpinam iet. Turpinam iet, tagad noiet ir tikai 3 kilometrā. Jau tik daudz skaistumu ir redzēts. Vienkārši fantastiski. Tagad pa lielu kalnu riposim lejā. Mazliet sākās lietutiņš. Es domāju, kur mans mazais, kur man mazā Saulīte palikusi, viņai es tieši aiz muguras paslēpusi. Biškam pamērcēsimies, bet pavisam bišku, nav trakas lietas. Tāds knāps, bet tāpat bišku pamērcēs mūs. Tā kā Ivetiņa teica, ka salacē jautra upīte, šī ir jautra taciņa. Iet tā līku loču augšā lejā. Bet skati, cik skaisti. Pilnīgi uzdot tādu enerģijas lādiņu un prieka lādiņu. Tikai tajā šitā paltra kā karsti. Un odi kož? Odi nekož, nevar jau izkost cauri. Un tev tagad vajadzēja, es pateicu, odi kož. Un tev vajadzēja tur dejot. Man netīk. Tās ir jautras kāpnes. Nogājām reku no turienam. Tur nemaz galu nevar redzēt reku tur. Vai ne? Traki. Pagriežamies, te vēl ir augšā kaut kur jārāpo. Arī galu neredz. Arī galu neredz. Jautri. Labs posmiņš. Labs. Tā bija tās reklāmas, kur pienu reklamēja ar alpu goviem, nevis pienu, bet tās šokolādes. Jā, Müllermi. Ne. Jā, un tur šitādas te bija. Nu. Kas ne alpi? Ritīgi alpi. Alpu pļavas. Esam mēs Latvijā. Nu, vienkārši fantastisks skats.
Mēs esam Igaunijā. Mēs esam ārzemēs. Mēs esam ārzemēs. Robežu pārkāpēji. Jā, reku ir Latvija un reku ir Igaunija. Mēs esam Igaunijā. Jā. Imigranti, atkal. Atkal. Tikai šodien mēs visu dienu staigāsim turp šurpu. Labi, bet peļu taka ir tāda ritīga meža taka. Te pa brikšnīšiem bišku būs, jā. O, kas tas tāds? Te kaut kāds oranžs puļķis. Tā pāri? Tā nav. Kas tas tāds ir? Tā viņam liekas kā pāri. Jā. Kas tas ir? Tā laikam ir robeža. Moš tas ir robeža šeit. Reku ezeriņš. Reku mēs no turienes atnācām un šīten gar ezera maliņu šitā smuki atnācām. Nu ko, noiet ir 11 kilometri. Tagad pie šitā torņīša bijām apstājušies, paēdām pusdienas, griķīšus no kompānijas Pāres Food. Nu, tie bija vienkārši bombīgi garšīgi griķīši, vai ne, Solīt? Jā, tas ir vēl viens ēdiens, ko var pirkt un ņemt pārgājienos. Jā, vienkārši mežonīgi garšīgi bija. Kaut kā tā, tagad bišku atpūtāmies stundiņu. Nu, un turpināsim iet uz priekšu. Palikuši mums ir 14 kilometri. Jā. Palikuši mums ir 14 kilometri līdz apē. Ejam, turpinam baudīt Latvijas dabu, bet šobrīd vēl joprojām mēs atrodamies Igaunijā. Tā kā Igaunijas dabu arī pabaudīt. Tā kā jā, Igaunijas dabu mēs arī tagad šobrīd baudam. Kaut kā tā, labi, ejam tālāk uz priekšu. Reku, ejam garām tādai smukai meža mājiņai. Te mums arī ir laipiņa ar laiviņu. Baigi foršā vietiņa izskatās.
Kaut kad gadu atpakaļ mēs bijām domājuši iet šito posmu, un tad meklējām naktsmītnes, un tad biju zvanījis par šito meža mājiņu. Cik es... ticā teica, ka maksājot 70 eiro tā mājiņa. Nezinu, cik tagad, protams. Bet, tajā laikā šitā meža mājiņa bija 70 eiro. Un cik tur pastāstīt, tad es saprotu, ka iekšā ir tikai krāsniņa, ko var iekurināt malka apakšā zem mājas salikta. Tā tur nav ne apgaismojuma, ne ūdens, nekā tīri meža mājiņa. Tu atnāc un tur kā mežonis atpūties. Visu, ko vajag, ved līdzi. Visu, ko vajag, ved līdzi, jā. Vai nes līdzi. Un tur iekšā es skatījos, lampu vietā ir vienkārši šitie sveču tādas kā laternas aizdedzina svecīt un čilo pie sveču gaismiņas. Diezgan forši tāda romantiska vietiņa, kur atpūsties. Labi, bet mēs turpinam iet. Ko? Mēs šodien kā divplāksnīši. Lēnā gārā, nesteidzoties. Mums jau ir 8 vakarā. Mums vēl kādi 8 kilometri ir jāiet. Mēs čiliņā. Tu taču paēdām vakariņas? Jā, apstājāmies tagad vēlreiz. Tagad kaut kādi 19 kilometrus nogājām kopsumā. Apstājāmies vēl vakariņas, paēdām, lai pēc tam nav jādomā, kur kādā benzīna tankā ēst vai vēl kaut kur. Tad apsēdāmies, paēdām vakariņas, un tagad lēnā garā turpinam iet uz api. Nesteidzoties čiliņā, izbaudam beidzamā. Tik laiks, saulīte riet jau. Jā, īstenībā no rīta vēl lietus lija, tagad pa dienu viss superīgi, saulīte spīd. Tā kā lēnā garā nesteidzoties baudam pēdējo posmiņu savu. Tā kā vēl 8 kilometri, un tad jau būsim api. Soļojam, baudam Latvijas dabumu. Ko varat mūs apsveikt? Mēs esam piebeiguši Latvijas mežtaku. Esam apē. Pulkstens ir 10 vakarā. Sākām mēs kaut kur ap 10 no rīta. Nogājām 12 stundas. Nē, kopā mēs nogājām 11 stundas, 31 minūti ar pauzēm. Pat mazāk. Jā. Noiets kopā mums ir ruprēķinot 25 kilometri. Neskatoties uz to, ka mēs ik pa brīdim nogājām no ceļa, uzkāpām torņos. Jā, bijām torņos uzkāpuši kaut kā jocīgi. Viņš laikam
tev laikam būs taisnība. Viņš tas GPS, viņš skatās, ja tu stāvi uz vietas, viņš neskaita kilometrus. Viņš plaknē tikai, ja tu kāp kalnā augšā un kalnā lejā, viņš tikai šito gabaliņu, nevis šito garo gabaliņu skaita. Jā. Tā kā tā. Jo mums kaut kā sākumā, kad mēs gājām pa kalniem, kilometrus vispār neskaitīja. Jā, mums likās, ka mēs jau esam nogājuši gandrīz vai, 2 kilometrus. Viņš pat vienu vēl neparāda. Es pat nezinu, ko tagad pateikt. Mēs esam pabeiguši. Ko tālāk? Nedaudz skumji. Jā, ot tagad rodas jautājums. Es tā visu ceļu gāju un domāju, mēs daiesim šito beidzamo posmu, Latvijas mežtaku mēs būsim nogājuši, un ko tālāk? Viss, būs pabeigts. Nē, labi, mēs jau gan kaut ko izdomāsim. Nē, jā. Tā jau nebūs, ka neko neizdomās. Bet šobrīd tāda neliela skumja. Jā, tāda neliela skumja, ka visi posmi ir noieti, un tagad pa jaunam kaut kas būs jādomā. Bet labi, ok, kaut ko izdomāsim, un būs labi. Bet kaut kā tā, jā, mēs esam Latvijas visu mežtaku nogājuši kopā. Cik 3 kilometri? Par 3 gadiem mēs esam nogājuši 690 kilometrus. Tas ir par atvaļinājumu laiku mēs gājām. Mēs jau esam strādājuši cilvēki. Jā, bet pēc kurpēm var redzēt, viņas jau sāk līmēties vaļā. Saulītē vispār tur ir jau caurums izdils. Kaut kā tā, jā. Kurpes jūta? Jā, kurpes to ir izjutušas. Viss. 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 Jā, bet tāpat uzspiediet laiku, ja? Un abonējiet kanālu. Es nesolu, ka būs video, bet abonējiet. Kaut kas gan jau būs. Kaut kas būs, jā. Kaut kā tā, paldies, ka skatījāties. Paldies par uzmanību. Un visu labu. Tā. Tiekamies kaut kad.